Tautas vienībā ir spēks. Neesmu tas populārākais vēstījuma paudējs Latvijā. Neesmu kā Kaimiņš, Gobzenis vai kā daudz citu, kas gūst 100 000 atzinību. Neesmu no tiem, kas taisa teātri un saka, tas mūsu tautas priekšstāvs ir nelietas. Tas ir āksts ministrs. Es saku skaudru, nepatīkamu patiesību, ka tava vienaldzība, apātija, neticība un bailes rīkoties ved Latviju uz iznīcību. Ka tu naudas varai, ka mēs naudas varai esam liederīgie idioti, slaucamie auni, ko naudas vara izsaimnieko mūsu valsti miljardu gadā tikai mūsu pasivitātes dēļ, mūsu apātijas dēļ. Tikai tad, kad mēs būsim vienoti stipri, naudas var ieraudzīs, ka ar mums ir jārēķinās. Tikai tad, kad mēs apvienosimies ap mērķi, ap ideju, nevis kaut kādu kontrolētu naudas varas sistēmas uzturētāju varonu, ko radījusi naudas varas sistēma. Tikai tādā brīdī mēs apturēsim Latvijas valsts izsaimniekošanu, grimšanu miljardu parādos, izmiršanu un gūsim gaišu labklājības nākotni. Latvija ir tavās rokās, neviena cita rokās, ne Trumpa, ne kāda cita Putina, tavās rokās. Un tikai uz tavas pasivitātes, nespējas būt vienoti stipram, neapvienoties ap kopīgu mērķi, Latvija izzūd. Mūsu tauta vēsturē parādījusi, ka viņi spēja mainīt valsts pārvaldes sistēmu. Ir mainījusi ļoti lielas valsts pārvaldes sistēmu un daudz darījusi, lai šī valstī būtu patiesa tautas vara. Ne tā kā mums uzdoto brīdi māca, fikcija, teātris ar demokrātijas, kurā saka, jūs paši izvēlaties savus tautas priekšstāvu, lai gan faktiski tā ir nelietīgs teātris, apmāca, krāpšana. Mūsu deputāti maz skrūvīt šī sistēmā. Apvienojamies, mostamies, ceļamies, rīkojamies. Latvija ir tavās rokās.